Par reiki. Kāpēc es izvēlējos reiki un ko tas vispār dod manā dzīvē reiki? Reiki enerģija ir dievišķa enerģija, saprātīga enerģija, un viņa laikam manā dzīvē dod tieši to, kas man pietrūka dzīvē visvairāk. Un tad, kad es iegūšu šo te reiki iniciāciju un palūdzu, lai man reiki enerģija parāda vai rāda šo te mīlestības sajūtu. Un tā bija tik patiesa, un tā bija tik tīra mīlestības sajūta, kādu es neesmu, man liekas, ne no viena cilvēka. Un vienīgais, ja neskait manu skolotāju Mihailu Mošenkovu, kurš ir tik tīrs savā būtībā skolotājs, tik augsts enerģijas, viņā ir tik augstas vibrācijas, pie kura gribas iet un gribas būt ar viņu blakus, jo tā nesautīgā mīlestība, kas nāk no viņa, tāda es neesmu pat satikusi cilvēku. Droši vien tikai tie, kas tīri iet tādu garīgu ceļu un faktiski pastāvīgi uztur sevī šīs vibrācijas, tie arī ir šādas enerģijas nesētāji. Jo praktiski visā ikdienā, kur mēs satiekam citus cilvēkus, mūsu enerģētiskie lauki pārklājās. Ja mēs atnākam no kaut kurienes, vienalga, kur mēs esam bijuši sabiedrībā, mēs ar savu auru, ar saviem laukiem mums pārklājās, un mēs esam savā ziņā kā sūkļi, un ja jūs esat vēl tādi ļoti empātiski cilvēki, jūs to uztverat. Citu cilvēku šīs te emocijas, šīs te enerģijas, un rezultātā, kad es arī tad iegūšu šo te iniciāciju, man bija nepieciešamība zināt, izzināt, kas tas ir, kā tā enerģija strādā, tad atkal iet dziļumā, saprast, un tāpēc es ļoti daudz lasīju tieši par enerģētisko dziedniecību, jo tas viss, tās metodas mēs varam pielietot tieši tā, kā ir tajā enerģētiskajā dziedniecībā. Mēs varam just, ļoti labi just, un es domāju, ka nākotnē cilvēki vispār vairāk tam pievērsīsies, jo ir 21. gadsimts. Un visi tātad turpmākie arī gadsimti, līdz sāksies 3000 gade, 3000 gade. Un rezultātā šī te empātija un šī te jušana, viņa arvien vairāk cilvēkos attīstīsies, un cilvēki būs spiesti sevi iepazīt un izzināt. Un reiki enerģija ir tā, kas viņa tik perfekti spēj mūs sakārtot. Tā sajūta, kad mēs taisam sev reiki seansu, viņa ir, es varu pēc savām sajūtām, kā viņa man, kā es viņu izjūtu, viņa ir kā viļņi. Un rezultātā, kad mēs piepildamies ar šo reiki enerģiju, mums mēs sākam, viss ķermenis, viņš sāk tā kā ūdens, tā kā tāda plazma, mēs kļūstam, mēs piepildamies, mēs visi kļūstam harmoniski, un tā ir tāda laimes sajūta. Tāda sajūta nerodas ne pie kā cita, tikai, var teikt, pie reiki, kad mēs piepildām sevi. Un tā ir tā gaisma, ar ko mēs piepildām. Un es tagad, kad jums arī stāstu un vienkārši runāju par reiki, galvenā pazīme, kad reiki mums, kad mēs viņu jūtam, tad, kad mums šeit plaukstās, mēs izjūtam savas šīs te plaukstu čakras. Un tas ir tas galvenais, kad šī reiki enerģija, viņa mums tad plūst, jo viņa jau spēja plūst ne tikai caur mūsu plaukstām, mums viss cauri ir šie meridiāni pa visu ķermeni.
mums ir faktiski tik daudz visādas iespējas, kā sevi gan izārstēt, jo, lai izārstētu, mums jāpaceļ savas vibrācijas. Ko nozīmē pacelt vibrācijas? Tas nozīmē iet garīgo ceļu. Tas nozīmē domāt labas domas un atbrīvoties no visa negatīvā, no visa, kas ir zemas vibrācijas. Tāpēc es saku, ka cilvēka iespējas ir milzīgas, bet viņam ir jāmaina savas vibrācijas, savas domas. Dzīvot labestībā un nepieļaut kādam jūs pazemināt, saglabāt savu harmoniju. Un reiki enerģija ir tā, kas palīdz saglabāt